komforta pozu, iekārtojies un dziļi ieelpo. Atbrīvo plecus, rokas un kājas un ļauj atslābt visiem ķermeņa muskuļiem. Vēlreiz dziļi ieelpo un ar izelpu atlaid un izelpo visas domas, rūpes, raizes un iekšējos satraukumus. Un ļauj apziņai viegli noslīdēt sirds centrā. Ar katru izelpu padari sevi tīrāku, skaidrāku, vieglāku, atbrīvojot sevi no visām domām, stresa, satraukuma un arvien labāk, ērtāk iekārtojies savā sirds centrā, tur, kur ir miers. Iegrimsti vēl dziļākā mierā un ieraugi, kā tavā priekšā atklājas un parādas skaists ceļš. Un apus šim ceļam plešas zaļa, sulīga ainava, pilna ar brīnišķīgiem ziediem un augļu kokiem. Spīd saule un ir brīnišķīga, gaiša un silta diena. Un ejot tālāk pa šo ceļu, tu pamani kādu tālumā mirdzošu ēku. Tas ir tavs dievišķās gaismas templis. Tas spoži mirdz un zaigo saules gaismā. Varbūt tas ir darināts no balta marmora, kristāla vai gaismas piepildītas stikla. Un raugoties uz šo gaismas templi, tu jūti, ka tas jau gaida tevi. Šis gaismas templis, tā ir maģiska vieta, kur tu vari savienoties ar savu augstāko es, ar akāšas ierakstiem un piekļūt visai informācijai, kas tev jebkad būs nepieciešama. Šeit tu vari sajust un stiprināt saikni ar dvēseles pasauli, ar eņģeļiem, saviem garīgajiem pavadoņiem, skolotājiem, savu dvēseles ģimeni un draugiem. Iztēlojies, kā tu tuvojies šai mirdzošajai ēkai. Tu uzkāp pa pakāpieniem, tavā priekšā atveras lielas zeltītas durvis, un tu ieej šajā svētnīcā. Templis ir piepildīts ar gaismu un brīnišķīgu, mīlošu, maigu enerģiju. Šeit tevi pārņem dziļa miera, spēka un prieka sajūta. Kamēr tu baudi šo mieru, tu pamani, ka no blakus telpas spīd spoža gaisma. Tu dodies uz šo telpu un ieej tajā. Tur tevi jau gaida kāda gaismas būtne. Tas ir tavs augstākais es. Un tu iekšēji zini,
ka šī mīlošā būtne ir šeit, lai palīdzētu tev. Apstājies un izveido ar šo gaismas būtni savienojumu no sirds uz sirdi. Sajūti, kā šajā savienojuma brīdī starp jums abiem izveidojas spoža, neierobežotas mīlestības upe un bezgalīga atbalsta plūsma. Sajūta, kā šis gaismas, mīlestības un enerģijas plūdums, kā tas piepilda tevi, kā tas ieplūst tavā ķermenī, aizplūstot gan lejup uz kājām un pēdām, gan paceļoties uz augšu, uz galvu, uz prātu. Kā tas uzvirmo tavā sirds centrā. Un tu saproti, ka šai gaismas būtnei ir kāds tev domāts vēstījums. Atver savu sirdi, lai to saņemtu un uztvertu. Tas var būt tikai vārds, īsa frāze vai kāds attēls. Atslābinies un dod sev laiku to uztvert. Ar laiku šis mīlošais ceļvedis tev atklās arvien vairāk informācijas no taviem dvēseles ierakstiem. Ar laiku tu varēsi sākt uzdot jautājumus un veidot šo sarunu arvien garāku. Ļauj sev būt atvērtai tai informācijai, kas pie tevis plūs no tava augstākā es. Nu ir pienācis laiks atvadīties. Pasakies savam ceļvedim par mīlestību un sniegto atbalstu šajā gaismas templī. Tā ir tavas dvēseles svētnīca. Vieta, kur mirdz tava dievišķā gaisma un kur tā atgādina tev, cik vērtīga, pietiekama un spēcīga tu esi. Atceries, tu vari šeit atgriezties jebkurā laikā, kad vēlies atrast, sajust savu centru, kad vēlies atgūt spēku, atkal ielūkoties savas dvēseles ierakstos vai vienkārši sazināties ar mīlošajām gaismas būtnēm, kas vienmēr ir tavā tuvumā. Šī ir tava svētā vieta, kas piepildīta ar mīlestību un bezgalīgām iespējām.
apzināti atgriežoties atpakaļ savā ķermenī, tagadnes mirklī, ļauj sev palikt mierā. Tu nes sev līdzi visu to prieku un atziņas, ko saņēmi šajā dievišķās gaismas templī. Izstaipies un sajūti, kā tava apziņa pilnībā atgriežas šeit un tagad mirklī. Nākamajās dienās, nedēļās un mēnešos tu saņemsi arvien vairāk noderīgas informācijas no sava augstākā es un no saviem dvēseles ierakstiem, caur intuīciju, caur palīdzību no gaismas būtnēm un arī atkārtoti klausoties šo meditāciju. Turpinot šo praksi, tu ievērosi, kā veidojas arvien dziļāka un spēcīgāka saikne par tavu augstāko es, garīgajiem pavadoņiem un citām gaismas būtnēm. Tu sajutīsi sevī prieku un vadību, ko tie tev sniedz. Un tagad ļauj sev lēnām atgriezties ķermenī, joprojām atceroties savu spēku un spēju vienmēr savienoties savā gaismas templī, piedzīvot to skaistumu, mieru un iedvesmu. Tu esi gaismas ieskauta, mīlestības piepildīta, un tu vienmēr vari atgriezties šajā gaismas templī, lai atkal sajustu šīs tīrās, augstās vibrācijas, lai savienotos ar savu augstāko es un iegūtu atbildes un skaidrojumus tām situācijām, kuras šobrīd piedzīvo savā dzīvē.